Kāpēc Kristīna man teica, ka man ir sliktākais dators? Kāds sakars? Nevar būt, kas citiem ir labāks. Nu? Kāpēc neskan? Tagad skan. Te rakstīts gaming setups. Kāpēc skan kalbās mūzika? Šitas nav nekāds tehnomiks, nu? Putekļains, jā. Man te viss tīrs ir. Tīrs viss. Pat uz pa datoru viss tīrs, es nesaprotu. Mans dators Lenovo nesen pirkts. Viņam ir Windows 10. Intel procesors. 2,16 PZ, tas ir ātrums. Un 4 GB rama. Un 64, kas tas ir, sistēmas tips, pat nezinu, kas tur ir. 64 biti. Viņam ir 500 GB cietais disks. Šī ir mana gaming pelīte. Viņš izdāk visu naudu. Viņa maksāja pelītē. 30 eiro. Jā. Šis ir mans mikrofons, kuru es parādīju jau vienā unboxing. Viņš maksāja 15 eiro. Tālāk. Šī ir mana mikrofons par 15 eiro, jā, okei. Šī ir mana... Jo dārgāk, jau labāk. Viņa ir sūds pagaidām, būs jāpērk jauna. Abas austiņas ar mikrofonu. Apgaismojumus šeit spīdēja, cik es teicu. Bet es neatceros, pat cik es viņā spirku. Tātad, ko es saprotu no Fermer TV, kas svarīgākais ir tumbas, stūre. Kuru es rādīju pēdējā vidzikā. Un par datoru vienalga. Es tā kā 10 sekundes tikai par datoru dzirdēju. Māmu dzirdi, ko es tev saku? Jūs neredzat. Tagad es pastāstīšu, kas manā datorā ir. Beidzot par datoru. Parastais procesors, kā jūs redzat. Parastais procesors. 8 GB rams. 64 biti. 64 biti. Sistēmas ātrums, jā. 2,60 Hz. TZ. Kas ir TZ? Tirgus zapte! 15,30 ir 45. Visam cena ir, tikai ne datoram cena. Labi, nekas neko darīt. Nepatīk man šitas nākamais. Tātad dāvana Ziemassvētkos. Šis ir mans mega krūtais paliknis pagaidām. Really, nigga? Hashtag Geto. Klaviatūra arī īsti nav nekāda krūtā gamer. Jā, šeit lampa, lai kad būs streami vakaros, lai ir gaisma kaut kāda. Viņam tieši tāda pat lampa tā kā man, tāpēc kaut kas ir labs lampa. Lampu nevajag. Ček. Anželika vēlreiz kompjūters. Viņa saka, kompjūteram vārds. Kompjūteram vārdu jāizdomā. Es esmu ļoti laimīgs, priecīgs. Aha, ok, tu esi laimīgs. Tas arī ir mans setups, mans kompjūters. Nepatīk. Nepatīk man tikai šitas. Kas skaidrs tāds? Tātad par datoru jāizmirst, 8 GB 64 biti un vārds jāizdomā. Tātad vlog my stream setup. GRM Latvijā. Jūs gribējāt redzēt, gribējāt zināt, kā izskatās mans Jā, es gribēju, es esmu gatavs. Man dators vai stream setups vai kā viņu saukt. Šāds ir mans setups. Kā redzat, 2 monitori. 2 monitori. Tātad stūres ir 2 stūres. Tātad stūres, ja ir 2 no 3, tad stūre ir vissvarīgākais. Tātad vissvarīgākais. Lielā kaste dators. Dators ir pēc tam tātad pultis. PlayStation 3, PlayStation 4. Tātad obligāti vajag pultis, jā. Tāds ir mans setupiņš. Un tas viss? Bet ko man vajag? Man burtiski te viss ir īstenībā. Tātad man šis viss ir. Var man? Jā, Gaspar, sēdz! Labdien visi, kas skatās! Šis ir Gasper TV kanāls, kas tur nokritēja, nezinu. Gasper TV šeit pie jums. Šis video ir mans gaming setup. Nu ko, šis nav mans dators, šis nav tas gaming setups, ko es jums gribu rādīt, jā. Tāpēc noliekam maliņā. Tātad šodien es jums rādīšu tiešām, kā vajag reāli būt vislabākajam. Tātad sākumā mēs, domāju, kur ir vispār... Māmulā, kur noliku? Nu, es tak nezinu, kur tā bija mēsli stāv. Nu, pats meklē. Tā.
Mammu šito mazgāšanā. Opa, ir, šis ir īstais. Tātad šeit, tā. Nu ko, viss ir tātad šeit tā. Nu ko, šis ir mans gaming dators, kā redzam, šeit ir rakstīts games. Tātad tas ir priekš spēlēm domāts šis dators. Tātad, nu ko, taisam vaļā, viņš ir reāli bišķiņ labā stāvoklī, tāpēc mēs spēlējām, mēs aizmirsām viņu notīrīt, bet tas teiciens gameriem tīrībā neinteresē. Nu ko, slēdzam iekšā. Nu ne jau tu sapnēsi jauno datoru. Nē, mammu, nē. Kas tas ir? Es nezinu, kas tas ir. Saka, nav iespraust tu apša. Tas šitas te. Viss ir, nu, mammu. Nevajag. Mammu. Tātad, nu ko, bet mēs atradīsim šo. Un viss notiksies kā vajag. Tātad slēdzam iekšā. Un, redzi, kamēr slēdzās iekšā, tikmēr mēs pastāstīsim tātad īstam gamerim, ja kā man, protams, ir nepieciešams, lai es varu kvalitatīvi labi spēlēt. Tātad, protams, ir klikšķinām mēs nepieciešams... nu kas šitas ir? Artūr, savāc savus mēslus! Tātad, lūk, kur šis ir īstais, laikam, ja? Kas? Tas ir tā domāts. Tātad, nu ko, tātad liekam klāt. Tā. Nu ko, kā mēs slēdzās iekšā? Es teikšu tā, es šo datoru, viņš ir diezgan jauns, es viņu 3 gadus jau izmantoju, tāpēc jums jāsaprot tas faktors, ka visi ir kruti, jā. Un vēl es aizmirsu parādīt jums, lūk, šis ir mans austiņas, ar ko es atkal Artūrs sev salīdzīs savējos lietus uz mana desktopā. Artūr! Pēc tam, bet, nu ko, tātad, pirmā lieta, ko es vienmēr daru, kad es spēlēju, kur ir? Kad es iespraužu austiņas iekšā, lai es dzirdu visu labi, šīs var atcerēties vislabākās. Nu ko? Kas? Paliknis. Kāpēc tu runā, kamēr videoklips iet? Tātad, nu ko, kamēr slēdzās iekšā, tikmēr... Nerunā pretī mammai! Tātad mēs liekam šeit paliknīti, tā, lai ir tāds ērtāks, tātad lūk. Un šeit mēs viņu sakārtot vajag. Mammu palīdzi. Tātad, nu ko, mēs reāli šeit visu šādi liekam. Nu ko, un tātad, bet kā es rīkojos, tas ir tikai kā es rīkojos. Kāpēc neskan austiņas, es nesaprotu. Es svarīgi jāpasaka tā, ka kamēr slēdzas iekšā, bieži vien es izmantoju šo. Tas nav domāts dzeršanai, jā. Tik pa laikam es... Un visu, es tā daru tik pa laikam, bet jāpasaka tāda neliela taktika. Mēs reāli tikai paskatīties, kas man uz desktopā jau. Es gribu, lai man ir pēc iespējas labāks gamings paskatīties. Man ir Game Booster 3. Man ir World of Warcraft, bez World of Warcraft dzīvot nevar. Tātad, protams, un te ir dažādas labas lietas, kas te stāv, redziet, un labas... Ne, antivīrus nestāda. Tātad, nu ko, un mēs tātad... Artūr, savu bildi savāc! Savas Instagram bildes te atstāju uz desktopā, Artūr! Tas ir drošībai, jo skatieties, kad jūs spēlējat, jā, jums slidēs pelīte. Un tiešām, lai labāk tēmētu, lai viss būtu labāk, jums vajag, lai pelīte neslīd pietiekami labi. Un tad reāli redziet, lai tāda kustība, tāda taisnība. Un viss ir, šis patiks došana mammai, bet neko darīt. Bieži vien pa naktīm, kad spēlējam counters, bieži ir tā, ka vienkārši grib atbļaut. Bieži vien. Pasaki, viņš tik daudz bļauj 5 par nakti. Artūrs vairāk bļauj. Un Artūrs bieži guļ, un tad mamma ienāk iekšā un saka, lūdzu, nebļauj. Un tad man ir nepieciešams paņemt. Nedies, es tā nesaku, es saku aizver šākli. Nu, ko mamma bieži man bļauj un saka,
Gaspar, lūdzu. Un tad man vajag darīt... Nu, un līdz ar to atkal man izbojājās pilnīgi viss tā pieredze, bet neko darīt. Pasaki, kā tu mācies, Dēvi? Un, protams, kamēr jūs esat tāds kā es, tāds tā kā labs gameris, jums vajag saprast... Okay. Māmo, ko tas nozīmē? Māmo, kas tas ir? Tas ir, ka jābeidz spēlēt ir, nu. Labi, bet pa mācībām bieži vien, un tāpēc man ir šis. Mammai šis patīk, mamma man patīk šo deva. Ir tik daudz jautājumu, uz kuriem katru dienu jāmeklē kaut mazā džentelmeņa enciklopēdija. Es tiku uz te, un tad nākamais tur ciņcīši tur bija. Atcerieties, katrs gameris, kas game'o, atcerieties vienmēr, jums vajag mācīties. Tas ir vissvarīgākais, bet mēs turpinām. Un es jau varētu parādīt, kā es spēlēju, bet es nerādīšu. Bet principā šis ir mans gaming setups. Bet jums jāatcerās sekojošā lieta ir tāda, ka, ja jūs esat īsti gameris, jā, jums ir jābūt labam datoram. Tas ir vissvarīgākais. Burtiski šis ir mana gaming setups. Izlepojos ar tevi, Dēvi. Šitev es tev dāvadiņu nopirku tirgu. Paldies, mamu! Lūdzu, Dēvi. Nu kā, šis bija mans gaming setups, un šodien neaizmirstiet nospiest to podziņu. Tumbu ap! Jā, tumbu, un ja jums tiešām patīk šis video, lūdzu, padalieties skolās. Ir ļoti vienkārši, ir cilvēki, kas man prasa, kā var padalīties. Lūgums jums izdarīt šādi skolā. Paņemiet šo un lūdzu aiznesiet skolā un parādiet cilvēkiem. Tas man ļoti daudz nozīmētu. Paldies jums visiem. Mammu, paldies tev. Lūdzu, Dēvi. Tagad tinies ēst. Bet Artūrs! Kāds liec arī izslēdz kameru, tik jau vai. Redzi to.